Mūsu valsts vēsturē īpaša nozīme vienmēr ir bijusi radošajai inteliģencei. 20. septembrī savu 100. dzimšanas dienu būtu atzīmējusi Džemma Skulme. Māksliniece un sabiedriskās domas līdere, kura ar pārliecību, drosmi un mākslas spēku iestājās par latvisko identitāti, nacionālajām vērtībām un tautas brīvību. Tāpēc man ir patiesas prieks, ka Saeimā no šodienas ir skatāma Džemmas Skulmes izstāde Atgriešanās. Brīvi, brīvā Latvijā. Ar šiem vārdiem jubilāra Džemma Skulme noslēdz savu uzrunu Latvijas tautas manifestācijā Daugavmalā 1991. gada 13. janvārī. Viņas vārdi toreiz skanēja dziļā okupācijas miglā: katram sevi apzināties. Man liekas, ka šie vārdi ir dzīvi un atbildīgi vispārējā pasaules kontekstā arī šobrīd Latvijā katram sevi apzināties. Džemma ir atgriezusies, Džemma nekur nav aizgājusi, Džemma šeit ir joprojām, viņa ir piederīga šai jēkai, jo māksla nav atrauta no politikas, māksla ir politika, un to arī šajās Džemmas gleznās mēs visi ļoti labi redzam.